Lasījums no vēstules Ebrejiem. Brāļi, tā kā ap mums ir tik liels daudzums liecinieku, tad nometīsim jebkādu smagumu. Nometīsim jebkādu smagumu. Un mums apkārt esošo grēku. Un ar izturību dosimies priekšā stāvošajā cīņā. Raudzīsimies uz Jēzu, kas ir mūsu ticības dibinātājs un piepildītājs. Viņš nolemtā prieka vietā pacieta krustu, neskatoties uz tā pazemojumu, un apsēdās Dieva troņa labajā pusē. Domājiet par viņu, kas cieta no grēciniekiem tik lielu pārestību. Lai jūs nepagurtu, salauzti garā. Lai jūs nepagurtu, salauzti garā. Jūs vēl neesat pretojušies līdz asinīm, cīnīdamies ar grēku. Tie ir Svēto rakstu vārdi. No 22. psalma. Dievu slavēs tie, kas viņu meklē. Savus solījumus es izpildīšu to priekšā, kas bīstas Dieva. Nabagi ēdīs līdz sātam, un slavēs kungu tie, kas viņu meklē. Viņu sirds lai dzīvo mūžīgi. Dievu slavēs tie, kas viņu meklē. Atcerēsies un pie kunga atgriezīsies visas zemes malas. Viņa priekšā kritīs pie zemes visas pagānu ciltis. Visi, kas guļ zemē, pielūgs vienīgi viņu. Viņa priekšā nolieksies visi, kas pārvēršas par putekļiem. Dievu slavēs tie, kas viņu meklē. Tomēr viņam dzīvos mana dvēsele, un mani pēcnācēji viņam kalpos
viņi stāstīs par kungu nākamajai paaudzei. Un tautai, kas piedzims, sludinās viņa taisnību. Kungs to ir darījis. Dievu slavēs tie, kas viņu meklē. Alleluja! Jēzus ņēma uz sevis mūsu vājumu. Un nesa mūsu kaites. Alleluja! Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Marks. Kad Jēzus laivā atkal pārcēlās otrā krastā, ap viņu sapulcējās liels ļaužu pūlis, bet viņš vēl bija pie ezera. Tad atnāca viens no sinagogas priekšniekiem vārdā Jairs, un ieraudzījis Jēzu krita pie viņa kājām un ļoti lūdza viņu sacīdams: mana meitiņa ir tuvu nāvei. Atnāc un uzliec viņai rokas, lai viņa kļūtu vesela un dzīvotu. Ļoti lūdza viņu, sacīdams: mana meitiņa ir tuvu nāvei. Atnāc un uzliec viņai rokas, lai viņa kļūtu vesela un dzīvotu. Jairs krita pie viņa kājām un ļoti lūdza, sacīdams: mana meitiņa ir tuvu nāvei. Atnāc un uzliec viņai rokas, lai viņa kļūtu vesela un dzīvotu. Jēzus devās tam līdzi, bet daudz ļaužu sekoja viņam un spiedās pie viņa no visām pusēm. Un kāda sieviete, kas 12 gadus slimoja ar asins tecēšanu un bija daudz izcietusi no dažādiem ārstiem,
un atdevusi visu savu īpašumu, kas tomēr viņai neko nebija līdzējis. Un viņa jutās vēl sliktāk. Tagad, dzirdot par Jēzu, caur pūli no aizmugures pietuvojās viņam un pieskārās viņa drēbēm. Viņa teica: pat ja tikai viņa drēbēm pieskaršos, es kļūšu vesela. Un tūlīt arī izsīka viņas asiņu avots, un viņas sajuta miesā, ka ir izdziedināta no kaitas. Bet Jēzus, tūdaļ sapratis, ka no viņa izgāja spēks, pagriezās pret pūli un jautāja: kas pieskārās manām drēbēm? Mācekļi viņam atbildēja: tu redzi, ka pūlis spiežas tev virsū, bet jautā, kas man pieskārās? Tomēr viņš skatījās apkārt, lai ieraudzītu to, kura bija to izdarījusi. Tad sieviete, nobijusies un trīcēdama, jo zināja, kas ar viņu bija noticis, gāja un nokrita viņa priekšā, un viņam atklāja visu patiesību. Bet Jēzus tai sacīja: meit, tava ticība tevi izglāba. Ej mierā un esi izdziedināta no savas kaitas. Kamēr viņš vēl runāja, atnāca sinagogas priekšnieka ļaudis un paziņoja: tava meita nomira. Kāpēc tu vēl apgrūtini mācītāju? Bet Jēzus, dzirdot, kas tika runāts, sacīja sinagogas priekšniekam: nebaidies, tikai tici. Nebaidies. Tikai tici. Un viņš nevienam citam neļāva sev līdz iet, kā tikai Pēterim un Jēkabam un Jēkaba brālim Jānim. Viņi atnāca uz sinagogas priekšnieka māju, un Jēzus sadzirdēja troksni, raudāšanu un skaļas vaimanas. Iegājis iekšā, viņš tiem sacīja: kāpēc jūs uztraucaties un raudat? Meitene nav mirusi, bet guļ. Un tie viņu izsmēja. Bet viņš izsūtīs visus ārā, paņēma sev līdzi tikai meitenes tēvu un māti, un tos, kas ar viņu bija, un iegāja tur,
kur gulēja meitene. Paņēmis meiteni aiz rokas, Jēzus tai sacīja: Talita kum, kas tulkojumā nozīmē meitene, es tev saku, celies, celies. Meitene, es tev saku, celies, celies. Un meitene tūlīt piecēlās un staigāja, jo viņai bija 12 gadu, un viņa apstulba no lielā pārsteiguma. Bet viņš tiem stingri piekodināja, lai neviens par to neuzzinātu, un lika dot viņai ēst. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi.